Labdien! Labdien! Uzreiz visiem, kas mani redz, dzird, klausās, skatās un varbūt turpinās to darīt nākamās minūtes, es uzreiz priekšlaicīgi avansā pasaku paldies. Un šodien es gribētu parunāt par vienu tēmu, kas skar mūsu valsts un tautas pagātni, neseno pagātni. Bet šī tēma ir kļuvusi par jautājumu, un šis jautājums nav atrisināts vēl līdz šim brīdim. Zināmu laiku atpakaļ es piedāvāju savākt tautas balsojumu, ja tā var teikt, portālā Mana balss par to, ka Latvijas komunistiskās partijas biedri un biedra kandidāti nevarētu būt Latvijas Republikas pilsoņi. Tā ir principā vienkārša lieta. To cilvēku nav nemaz tik daudz, un pēc visas loģikas, politiskās, ideoloģiskās, vēstures atceres, vēsturisko notikumu un tā tālāk, mans absolūts viedoklis un mans redzējums ir tāds, ka es neuzskatu, ka komunistiskās partijas biedri un biedra kandidāti varētu būt Latvijas Republikas pilsoņi. Tas ir nonsens. Un uz pretjautājumu, kur šos tipus likt, man ir absolūti gatava atbildi, un jau iepriekš bija atbildi, ka tieši šī ir tā kategorija, kuriem būtu jāizsniedz nepilsoņa pase. Un līdz ar to vispār viss beidzās. Jo kā var būt par Latvijas Republikas pilsoņiem personas, kuras brīvprātīgi iestājās komunistiskās partijas rindās, un šīs komunistiskās partijas pamat uzdevums Latvijas Republikas teritorijā, tajā laikā LPSR, bija viens pamat uzdevums. Viss pārējais tur izriet ārā no šī pamat uzdevuma. Un pamat uzdevums bija nepieļaut nekad un nekādos apstākļos Latvijas Republikas valstiskuma atjaunošanu. Reāli tā. Es to visu tādu smaidiņu pat saku, jo šodien ir cilvēki, kas šīs lietas jau vairs īsti nesaprot. Un pats fakts, ka komunistiskās partijas biedriem tika iedots Latvijas Republikas pilsonība, tas ir vairāk kā anekdotisks. Bet kāpēc es vispār par to runāju un atkal runāju? Jo es domāju, ka nākošajā saimā, ja tur ienāks iekšā konstruktīvi Latvijas valstiskumam piekritīgi spēki, tad šo jautājumu mēs sakārtosim ļoti īsā laikā. Es domāju, ka tikai tā. Bet kāpēc es vispār par šo sāku runāt? Es sāku runāt par to, ka kaut kādam saucamajam mācības spēkam, tas cilvēks, kas kaut ko māca augstskolās, studentiem, kuru sauc pa ūdi krastiņu, beidzot ir atņemts Latvijas Republikas viens no augstākajiem apbalvojumiem, mums to apbalvojumu nemaz tik daudz nav, kas saucās, tas reāli ir ordenis atzinības krusts, vienkārši par to, ka šis zemcilvēks Uldis Krastiņš savā laikā ir ne tikai tiesājis latviešu patriotus, bet tajā skaitā piespriedis arī nāves sodus. Jautājums ir tāds, kas vispār tas tāds diezgan anekdotisks. Es te saprotu Lato Lapsas skaidrojums šajā sakarībā, bet viņš tāds nopietns cilvēks un ļoti nopietni pieiet jautājumiem, kas ir saistīti ar valstiskumu, suverenitāti un tā tālāk. Bet man parasts jautājums, tad, kad šim Uldim Krastiņam deva valsts prezidents, jo apbalvojumu piešķir valsts prezidents balstoties uz ordeņa kapitulu ieteikumu, aptuveni tur tā tas viss notiek, ja?
Kur bija visi mūsu spēcdienesti un vispārējie dienesti, kas neviens nezināja, kas ir šāds te Uldis Krastiņš, kas viņš vispār tāds ir un ar ko viņš ir nodarbojies. To neviens nezināja. Mūsu valsts ir, cik mums te liela valsts, te visi zina par visu, par jebkuru cilvēku var atrast informāciju diennakts laikā. Cik es esmu saskāries ar informatīviem jautājumiem par jebkuru, lai arī cik viņš pat slepens tur nebūtu un kur nebūtu. 24 stundas es zinu, ar ko viņš reāli guļ, ar ko viņš neguļ, ko viņš darīs skolā, ko viņš nav darījis skolā, kur viņš dzīvo, ko viņš ir beidzis, kā viņš ir beidzis, kādas vājās vietas, kādas stiprās vietas. 24 stundas tam visam vajag, ja ar to nodarbojas profesionāli cilvēki un profesionālā līmenī. Tāpēc te ir dabīgi, kad jautājumu kaudzes, bet, kas ir svarīgi, tas taču nav vienīgais variants, te taču ir vispār ārprāts, kas te notiek, un kas ir noticis. Man pavisam dienās, kā saka, bija tikšanās ar pazīstamu grāmatu autoru, ļoti vienkārši un vienlaicīgi ļoti gudru cilvēku, ko sauc par Māru Ruku. Es šo cilvēku cienu. Es cienu gudrus cilvēkus. Gudrus. Un grāmatā, kas ir saucās Monētas otrā puse, te daļēji tiek aprakstīts tas, kas jau ir bijis aprakstīts, jau nemaldos Grūtupam un vēl šur tur un tā tālāk. Iet runa par to saucamo Rogaļevu savā laikā. Mana paudze zina, ko tas nozīmē, citām paudzēm tā ir tukša skaņa, bet, ja kādam tas interesē, to arī mamā Googlā visu var atrast. Mamā Googlā ir iekšā viss, ja. Un tātad būtība tāda, kad bija masveida izvarošana ar slepkavībām, ko veica viens manieks ar uzvārdu Rogaļevs, un tajā tas bija padomi laikā, ja. Un lai tur varētu, kā saka, fiksi visu to atklāt, fiksi noziņot komunistiskai partijai un visiem pārējiem, ka mums viss ir kārtībā un viss ir atklāti un viss pārējais, tad tika paņemts pie pakaļas cilvēks absolūti nevainīgs, absolūti. Pilnīgi vispār, kuram tāda pati attieksme pret noslapkavotām meitenēm, kā man, piemēram, pret Nacionālo operu, kurā es esmu bijis pēdējo reizi kaut kādus pāris gadus atpakaļ, bet ne tāpēc, ka man nepatīk opera, man opera ļoti patīk un balets, bet, diemžēl nav finansiāls rosības, kā tagad saka, ja, lai staigātu pa operām, bet, tas viss priekšā. Seimā varu paņemsim, tad strādā, tad jau staigāsim, ja, un es tā ar humoru to saku, bet tā tas viss arī būs. Un būtībā ir tāda, paņēma tādu Zigordu Dreimanu, viņš pēc tam ir grāmatu uzrakstījis, viņš knapi dzīvs palika, viņam nāves sodu piesprieda vispār, tas nav anekdotiski īstenībā, ja. Un tad ir viņa atmiņas tā laika, ja, kuras citēte Māris Rukakungs, ja. Ar mani runā inspektore apsēna, viņa draud par to, ka es nevēloties runāt par slepkavību, viņa apsolot, ka es to nožēlošu. Tātad parastākās mūsu ietekmes metodas, bet redzat, te ir tā lieta tāda, kad ir inspektore apsēna, nevis inspektore Fjodorova, Berezovska vai vēl kaut kāda, bet apsēna latvieti, 100%, vai krievieti precējusies ar latvieti. Un man ir jautājums, kurš šodien ir apsēna? Un kur ir viņas bērni iespējamie? Un kādus amatus ieņem Latvijas Republikā? Ja ieņem. Līdz tam mēs vēl aiziesim. Ko šādi cilvēki var, un viņu bērni, tas ir viennozīmīgi, var ieņemt Latvijas Republikā vispār? Ejam tālāk. Atkal ir Zigorda Dreimana skaidrojums. Pēcpusdienā manā aizved uz krimināla izmeklēšanas inspektora stara kabinetu, dauza kā maisu, ar sitieniem triecot no viena miliča pret otru. Tad dežurants Citājevs atlauž man roku aiz muguras un pieved pie loga, bet stars izvilcis pistoli, saka, vai nu tu tagad atzīsies, vai arī es tevi nošaušu, jo, kā redzu, tu esi mēģinājis bēgt pa logu. Es nezinu, vai šis izmeklētājs, krimināla izmeklēšanas inspektors, ir tas staris, kas vēlāk bija
Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas valsts sekretārs vai cits staris, nu vai vienkārši uzvārdu sakritība. Ja tas staris, kas bija valsts sekretārs, man ir jautājums, cik viņš ir dabūjis gadus, cik ir atsēdējis un cik viņam šodien ir valsts pensija, jo tai valsts pensija vajadzētu būt, es domāju, kaut kādai, trūcīgi cilvēku status līmenī. Tur 120 eiro mēnesī un viss vairāk tādiem nedod. Man ir jautājums šajā sakarībā. Kas šis ir par izmeklētāju stari? Kāda ir viņa turpmākā biogrāfija neatkarīgajā Latvijā? Un ar ko nodarbojas viņa pēcnācēji? Mūsu brīvvalstī. Saprotat? Manus jautājumus. Tālāk, arī Dreimaņa šantažētājs un iebiedētājs Anri Kavalieris. Pieļauju iespēju, ka te ir nepareizi uzrakstīts, jo man liekas, ka šitā subjekta vārds ir Anrijs, kurš uz laiciņu bija pārcelts uz kaimiņu republikām, kamēr šmuce norims. Tas ir sakarā ar fiktīvu kriminālu lietas veidošanu, pierādījumu, fabrikāciju un tā tālāk. Latvijā saņems atļauju policijas akadēmijā mācīt jaunos policistus, no kā es nenoliedzami varu secināt, ka, piemēram, tāds Andrijs Kavalieris, man ir interesē, kāda viņam ir bijusi speciālā pakāpe pēdējā, aizejot pensijā. Droši jau, ka kaut kāds pūkvedis, droši. Man ir jautājums, cik šie visi piderasti saņem pensiju no Latvijas valsts? Kāpēc saņem? Kāpēc viņiem vispār ir Latvijas Republikas pilsoņu pases? Man ir jautājums, ko dara viņu pēcnācēji, kādos amatos, kādās uzņēmēju darbībās un kā dzīvo šodienas Latvijas Republikas teritorijā. Un, ja mēs šādi sākam analizēt katru izdirsto musuru, katru izdirsto prokuroru, katru izdirsto PSRS tiesnesi, kuri spīdzināja un sēdināja nevainīgus tiesnešus, tad man ir jautājums, cikiem no viņiem šodien ir Latvijas Republikas pilsonības? Kādas saņem šie cilvēki pensijas un kādi ir valsts augstākie apbalvojumi piešķirti noziedzniekiem, par kuru veiktajiem noziegumiem, ja mēs skatāmies Ženēvas konvencijas, jo tajā laikā Latvija bija okupēta valsts, tātad visu, ko šie cilvēki darīja, tie bija reāli kara noziegumi. Nav noilguma termiņa. Tātad es varu pateikt, kad nonākot pie varas Latvijas parlamentā, mūsu skatījums, viedoklis un darbības būs tikai un vienīgi šādā rakursā. Un viss tas tiks rauts augšā, pie tam ļoti īsā laikā un ārkārtīgi efektīgi, jo visu, ko es daru, es esmu pieredzējis darīt ātri, efektīgi un likumīgi. Likums mēs pamainīsim, lai būtu likumīgi, bet par kaut kādu sūda Uldi Krastiņu, tas jau nav viss, tas ir tikai kaut kāds viens kaut kāds tāds maziņš elements, jo ir vēl atkal variants. Piemēram, bija čaļi, kas savā laikā centās uzlaist gaisā okupācijas pieminekli Pārdaugavā. Atceraties, bija tāda lieta, arī Mārs Ruks par to ir rakstījis savā laikā. Un tur tos čaļus noķēra, tur viena daļa bojā aizgāja, tāpēc, ka nemācēja spridzināt, un, varbūt tā varētu noteikt, lai gan tur to jautājumu vēl ir ļoti daudz, un viena daļa tika tiesāti. Un tur ir, zināt, kāda interesanta lieta, ka konkrēti absolūti vienu, no šiem cilvēkiem pratināja tas, kas spridzināja uzvaras pieminekli saucamo. Pratināja nākamais Latvijas spēcdienestu darbinieks, Krievijas Federācijas ietekmes aģents, es par to nešaubos 100%. Es absolūti precīzi definēju, kā es to redzu. Ja viņam nepatīk, lai sūdz tiesā.
Nospļauties. Vēl vienreiz atkārtoju. Krievijas federācijas spēcdienestu darbinieks, es pat pieļauju iespēju, ka viņš ir darbinieks vēl šodien. Maigurs Strīķis. Un tur tam čalim arī tās atmiņas visas var atrast. Skaidroja aptuveni tā, ka, redz, tagad tu pie mums sēdi, mēs tev esam paņēmuši, un tagad, ja būs tā, tad būs šitā, un ja nebūs tā, tad nebūs nekā, un tev jauna sieviņa, un mājās tu šodien netiks pie sieviņas, un sieviņa tev būs vakariņas uztaisījusi pavēlti. Un tāds baigais jautājums. Ņemot vērā visus kontekstus, kas ir reālie konteksti, ņemot vērā kādu situāciju ar šo pieminekli Rīgas atbrīvotājiem šodien, man ir baigākie jautājumi. Pirmkārt, kāpēc Maigurs Strīķis nav notiesāts? Notiesāts. Kā savādāk? Arī tur uzreiz 15 gadi minimums ar konfiskāciju. Nenājiet pa visu pārējo, ko šis cilvēks ir darījis. Bet šis cilvēks tā vietā, lai normāli tagad sēdētu 15 gadus minimums izmaksāt milzīgu kompensāciju tiem cilvēkiem, pilsoņiem Latvijas Republikas, kuri ir cietuši no viņa noziedzīgajām darbībām. Jo mēs nerunājam par kriminālu procesu, par kriminālu likumu. Mēs runājam par vēsturisko patiesību. Un vēsturiskā patiesība nevienmēr un lojalitāte valstī un tautai sakrīt ar likumdošanu. Un likumdošana ir zemāka par lojalitāti, uzticību un tautas un dzimtenes vērtībām. Viennozīmīgi. Un tāpēc nevar būt attaisnojums, kad es pildīju pavēli, tāds toreiz bija likums, tā lika priekšnieks un tā tālāk. Nē, čaļi, tas variants neiet cauri. Neies cauri. Un šodien Maigurs Strīķa kungs mierīgi dzīvojas pa suntažiem, savus mācas mājā, un neviens viņu neaiztiek, viss ir baigā čikniekā. Es te biju šogad aizbraucis uz Suntažu vidusskolas salidojumus, tur salidojums vidusskolā. Skatos, šis tur peld, apmierināts, viss face smaida, viss kā vajag, viss superīgi. Sirms palicis vienīgais, jā. Bet, tā uz brīvām kājām, johaidī, pie visa, ko šis cilvēks ir darījis pret atsevišķiem Latvijas valsts pilsoņiem un pret Latvijas Republiku kā suverēnu valsti kopumā. Atvainojiet, ja? Tālāk. Tas šitādu te tā ir pilns, saprotiet, tas ir tikai tā dažas tādas uzvārdiņas sauc, ja? Tālāk. 90. gadu vidū viena no lielākajiem Latvijas lielu uzņēmējiem bija Vladimirs Komogorcevs un Jurijs Šabašovs. Abi divi Latvijas PSRS VDK štata darbinieki, virsnieki un nezemākā līmeņa. Pie kam, ja nemaldos, tas Šabašovs vispār ir precējies ar kaut kādu tur džudi, kurai tēvs vispār Krievijas centrālā aparāta VDK ģenerāls. Komogorcevs tas bija tāds ķēms, kas staigāja pa Rīgas sarkanā žaketē ar zelta ķēdi, kā pirksts ap kaklbe. Un šiādi te āksti, kuriem atkal būtu jāsēž tikai par piederību noziedzīgai organizācijai čekai. Tikai par piederību tur uzreiz 20. Vadīja viens no lielākiem ar naftas tranzītu saistītiem uzņēmumiem Latvijā. Kā tā viss var būt? Takš atkal, un viss taki baigi normāli beidzies, viss ir uzsits gaisā, piķis saņemts, čaļi tagad dzīvi. Man tā liekas, ka vēl pagaidām, ja? Spēlē golfu, pīpēt cigārus, un viss ir baigi labi, un māc visus pārējos, kā vajag pareizi dzīvot. Ja? Un tad ir pats kliedzošākais fakts Latvijas vēsturē. Kliedzošākais. Kad valsts vienu no divām galvenajām enerģētikas kompānijām vai firmām, vienalga kā to var saukt. Tādas mums ir divas tikai, Latvijas gāze un Latvenergo, ka Latvijas gāzi noprivatizēja bijušie VDK čekisti darbinieki, Juris Savicka vadībā, tāds Juris Savickis ir, ja? Man patīk, es te lasīju vienā rakstā, Armands Puče
ir tāds atkal cilvēks, kas raksta interesants grāmatas, šo Juris Savicki nosauc par izsmēķi, benčik, krieviski būtu tūkojums, ja? Nu, droši, ka tāds viņš arī ir pēc savas būtības. Bet kā tas viss var notikt? Un ir noticis. Kā tas viss ir noticis? Un tāpēc, ja nopietni un ārkārtīgi nopietni, tad pirmais solis ir tāds, ka visi, kas ir bijuši Latvijas komunistiskajā partijā, kā biedru kandidāti, uz brīdi, kad tika atjaunota Latvijas Republikas suverenitāte, labākajā gadījumā iegūst nepilsoņa statusu. Savukārt, lai strādātu valsts un pašvaldības pārvaldē, ar valsts un pašvaldībām saistītajās institūcijās arī šo bijušo Latvijas komunistu un komunistu biedru kandidātu bērni pirmajā paudzē nevar ieņemt nekādus amatus, nerunājot par tiesnešiem, zvērinātiem advokātiem, pēcdienestu darbiniekiem, policijā, prokuratūrā un tā tālāk. Absolūti un kategoriski un viennozīmīgi šāda situācija ir pilnīgi izslēdzama. Un ticat man, ja mēs panāksim šādu reformu, nosauksim tā, ka tā ir reforma, nācijas reforma, pazudīs korupcija 100%. Pazudīs nelojalitāte valsts iestādēs un pašvaldību iestādēs. Nebūs dumu politisku partiju, kuras it kā ir dumas, bet kuras pieprasa faktiski savās programmās Latvijas valsts kā suverēnas valsts likvidāciju. Nosaukt jums šīs partijas un palasiet, ko šo partiju biedri raksta komentāros, sociālajos tīklos. Nu, paskatieties. Latvijas Krievu savienība. Stabilitātei. Partija, kur vada Jūlija Stepaņenko kopā ar savu vīru draudzīgi. Es tikai 3 nosaucu uzreiz uz sitiena. Partija, kur pārvalda Rēzekni, Bartaševsku klans. Partija, kura ar maksimālu balsu skaitu pārvaldīs Daugavpili. Šis viss ir antilatviskas un antilatviešu partijas. Un šādām politiskām partijām, neskatoties ne uz kādiem demokrātijas institūtiem, vēlēšanu un elektorālām tiesībām, nav vietas Latvijas politiskajā vidē. Nav. Un ar vienu gājienu, liedzot bijušiem komunistiskās partijas biedriem un biedru kandidātiem Latvijas pilsonību, mēs atrisinām simtiem sasāpējuši jautājumu Latvijas valstī. Visu labu un uz redzēšanos!